Man ir liels prieks paziņot, ka Kata ir manā komandā. Kata ir manā komandā, viņa ir ļoti pieredzējusi jau un tiešām zina savu lietu un dara to no visas sirds. Un konsultē, piedod, bez tevis? Jā, bez manas palīdzības. Kā bija sākumā, atceries? Jā. Saku, Sanita, es viena nevarēšu, Sanita, es nevarēšu. Tagad Kata visu jau zina pati, varbūt dažreiz, ja kaut ko nezinu, tad mēs tur pakonsultējamies. Bet, jebkurā gadījumā, es tiešām iesaku sadarbību ar Kati. Un, ja jums ir sadarbība ar Kati, jebkurā gadījumā jūs esat arī manā laukā un ir kontakts arī ar mani. Jā, tāpēc... Uzticies. Jā, uzticies. Tāpēc gribēju tev pajautāt, kā tu izlēmi, kad ir pienācis laiks attīrīt organismu? Attīrīt organismu es vispār kā tādu nebiju dzirdējusi un nezināju, ka kaut kas tāds ir. Man bija veselības problēmas un es netiku pati ar to veselības problēmu. Man bija alerģija, ap acīm sarkani pleķi. Un, protams, pie ārstiem gāja, pie ģimenes ārsta, atkal pie ārstiem, pie speciālistiem nepalīdzēja. Protams, paldies speciālistiem, tiešām viņi man baigi pārbaudīja. Lūk, un tad es iepazinos ar tevi, Sanita. Paldies tev. Iepazinās, ko tu man arī pastāsti. Es ļāvos, es nebiju skeptiska uz to. Es sapratu, ja man nepalīdz tradicionālā medicīna, tad var palīdzēt netradicionālā medicīna. Kaut kas cits. Kaut kas cits. Kaut kur es esmu dzirdējis, ka tā var būt, ka vajag izmantot visas iespējas. Arī kaut kāda ģimenes ārsts man to teica. Jā. Ja ir tādi piedāvājumi, var izmantot. Ja tas palīdz, izmantot. Jā, un tā es iepazinos ar veselības koncepciju. Saki, cik ilgi tu attīrījies? Es attīrījos pagājušo gadu, 24. gads, marts, aprīlis, maijs. Tie bija 3 mēneši. Veselības koncepcija parasti tā arī ir, laikam 3 mēneši. Pēc tam arī 4. mēnesis bija, kad es pabaroju šūnu. Vai tu uzreiz izjūti rezultātus pēc pirmās attīrīšanas reizes? Jā, man acis sarkani, tie pleķīši ap acīm pazuda. Uzreiz pazuda. Un, protams, es gāju visu konceptu pēc kārtas. Gan pirmais, kad attīramies no toksīniem, otrs posms, kad antiparazitārais, kad attīramies no parazītiem, ko es vispār pirmo reizi uzzināju. Es saku, ja ir, ja man saka, kad ir, tad man ir, labi, ticu tam, jā. Un trešais, kad jau tīriem zarnu trakni, kad es, protams, visā tenī vairāk sāku iedziļināties. Es jau iepriekš pat nevarēju iedomāties par to padomāt. Ja mēs tīram māju, mēs tīram arī sevi. Tāds salīdzinājums, tas man arī baigi uzrunāja. Tā es izgāju, tas bija pagājušais gads, pirmo reizi. Jā. Šogad es izdomāju 2. reizi, atkal attīrīties, gads ir cauri. Un jau 2. posmu es paņēmu uz 2 mēnešiem. Tātad plusiņu paņēmu. Jau intensīvāk jau programma, intensīvāk paņēmu. Un es pamanīju, parādījās atkal enerģija, un tad man smadzenes vairs neasiņo. Man līdz šim smadzenes asiņo, bet es arī lietoju korāļu zobu pastu. Un tad man bija vēl ļoti daudz nianses. Es atceros, tev bija arī paaugstināts holesterīns, un tu lietoji medikamentus, kurus tad noņēma nost. Jā, es uzzināju arī par holesterīnu, cik viņš īstenībā ir labi, ka viņš ir paaugstināts. Viņš cīnās ar iekaisumiem. Es domāju, viņš mēģina cīnīties ar iekaisumu, es viņu tā kā nobloķēju ar statīniem, kad būdā iekšā, kā un tagad tu nelieto statīnus, bet tev holesterīns ir paaugstināts? Nē, nav. Nē, viss ir sakārtojies, jā. Tas ir, es visu laiku kaut ko jaunu uzzinu priekš sevis, un, protams, es mēģinu ar to dalīties ar saviem draugiem, ar ģimeni. Protams, man tagad arī ģimene tīrās. Ne visi, bet jau tīrās. Un tagad, starp citu, no augusta, no pagājušās nedēļas sastādu vīram kompāniju, sāku atkal attīrīties. Šī būs man 3. reize jau. Super. Lai viņam nav vienam skumīgi, mēs tagad kopā attīramies. Un dēls attīrās man no jūlija mēneša. Viņam sāk kuņģa dedzināt.
Un tad es pateicu, viss, mums ir jāattīrās, un viņš iet. Kā ir ar kuņģa dedzināšanu? Nav. Uzreiz pārgāja. Pirmajā danī mēnesī pārgāja dedzināšana. Tā kā tas arī Vienkārši tik strādā. forši rezultāti. Tā jau nav brīnums, ka tu tagad dalies ar citiem un mēģini palīdzēt arī citiem to risināt. Mums vienmēr pievelkās tieši tie cilvēki, kuri ir gatavi kaut ko darīt, gatavi kaut ko pamēģināt, gatavi kaut ko mainīt, vai kuram jau ir līdz pašam pēdējam kliņķim, ka viņš saprot, bāc, es daru visu kaut ko, man vairs nav ko zaudēt. Nekas nestrādā, tad man ir kaut ko jāpamēģina. Bet pastāst man, kā tev bija attīrīšanās laikā, kādi procesi bija, vai bija grūti, viegli, jo es zinu, ka ir dažādi. Ir cilvēki, kuriem ir grūti, ir cilvēki, kuriem ir viegli. Kā tev bija? Tā nu pastāstīšu. Pagājušo gadu man viss gāja viegli. Un es domāju tā, nekas tāds, bet rezultāts ir. Nekas tāds. Bet šogad, kā jau teicu, es atkārtošos, es otro posmu paņēmu uz 2 mēnešiem. Un te man bija baudīju, vai man nav covid, vai man nav kaut kādas augstēšanās un tādā garā. Kā tikko sāku antiparazitāro, tā man parādījās iesnas, puņķi, asaras tek, un tā visu laiku, visus 2 mēnešus, bet 2 mēneši, kad pagāja, man arī viss pārgāja. Viss augstēšanas pazīmes. Bieži vien cilvēkiem sāp galva, nogurums, sāk pumpas mesties, kakls sāp, ja tur sāk tīrīties plaušas, īpaši tiem, kuriem ir kaut kāds astma, piemēram, raksturīgi šie cilvēki, viņiem vienkārši nāk tur zili, zaļš ārā, tādas, krēpas. Tā kā tas viss ir normāli, kad attīroties, un galvenais, kad ir jāļauj tam organismam attīrīties, jo mēs esam iemācīti, ja mums sāp galva, mēs uzreiz pret sāpju zāli, mums tur sāp kakls, mēs tur to, mums tur šitas, mēs tur to temperatūru, mēs tur vēl kaut ko. Starp citu, es gāju uz darbu, nav jāsēž mājās un kaut kas jāgaida, mēs dzīvojam sociālo dzīvi, kā dzīvojam. Tas ir īstenībā ļoti būtisks aspekts, jo daudz domā, ka attīroties sanāk, ka mēs pilnīgi izkrītam no aprites, un tagad mums ir tādas attīrīšanās, ko veic, es zinu, Igaunijā, piemēram, ka tur ilgas dienas neēd neko, un tad ir ļoti smagi, un cilvēkiem sāp galva, un viņi vēmj, un tā tālāk. Tad šī attīrīšanās ir ļoti maiga, viņa ir ļoti harmoniska ar tavu pašu ķermeni. Un ir cilvēki, kur atnāk un saka, es neko uzturā nemainīšu, es alkoholu kā lietoju, tā turpināšu lietot. Un tad daļa no tiem, protams, ne visi, mēs visi neesam vienādi, bet ir daļa cilvēku, kur vienkārši pasaka, es vairs nevaru iedzert alkoholu, man vairs negribās saldumus. Tas ir dzirdēts. Jā, tas ir ļoti bieži. Jo tā šūna atvērās, vai ne? Jā, tev atgriežās tā biorezonanse, tu vienkārši atbrīvojies no tiem toksīniem, kas tev ir sakrājušies, un tev atgriežās biorezonanse, ka tu jūti, kas tev ķermenim ir vajadzīgs un kas tev ķermenim nav vajadzīgs. Un man ļoti patīk šis, kad arī garīgi cilvēki mainās. Ir cilvēki, kas nekad nav meditējuši, viņi sāk meditēt. Cilvēki aiziet no darba, atver savus uzņēmumus, kaut kas ļoti mainās. Vispār cilvēki tā mainās. Paldies tev, Kati, ka padalījies. Paldies tev. Ceru, ka kādam noderēs arī.